Nu, ar motivāciju ir kā kuram. Citam tā motivācija nesagādā nekādas problēmas, cits ir papildus jāmotivē, lai viņš vispār atnāktu uz treniņiem. Kopumā apmeklējums arī ir krities, bet vismaz lielākā daļa, vismaz 1-2 reizes nedēļā uz treniņiem nāk, bet katru treniņu cenšamies ar viņiem runāt, kāpēc mēs trenējamies, kam mēs trenējamies, lai viņi turpinātu apmeklēt treniņus un censtos viņos izlikties uz maksimālo un trenēties kārtīgi. Šobrīd atkal uznāca plusi, uz ledus vairs netiekam. Pirms tam, kamēr vēl bija mīnusi ārā, mums viens no vecākiem savā mājas pagalmā uzbūvēja laukumu, kur mēs varējām trenēties, un tad tur mēs slidojām vienīzē katru dienu. Un tad puišiem ar tā motivāciju nebija nekādas problēmas, jo beidzot viņi tika uz ledus, viņi bija priecīgi un kārtīgi trenējās, un nekāda pretenzija nebija. Bet šobrīd, kad atkal ir plusi, uz ledus netiekam, tad sākas, kad tik ļoti vairs negrib apmeklēt tos treniņus, un mazliet sliktāks tas apmeklējums parādās. Jā, ir ļoti noilgojušies pēc tā ledus. Un es domāju, ka tas saldējs ēdiens ir tās sacensības, un tas, ka nevar uzspēlēt pret kaut vai savā starpā vai pret kādiem citiem, tas baigi viņus, negribu teikt, ka nemotivē, bet var redzēt dvēselē caurums. Hokejs ir tāds tehnisks sporta veids, ka viss notiek uz ledus, un līdz ar to, ja ledus nav, tad grūti to kaut kā izkopt un pilnveidot. Līdz ar to, viennozīmīgi ļoti liels mīnus un iedragāja visu to situāciju. Protams, pavasarī likās, labi, tūlīt jau vasara, tā tālāk, bet šī sezona ir baigi. Labs negribu teikt izšķirēt, bet baigi saraustīt.